kas nāk viss no rajona. Nu ko? Ozols, Pārdaugava, РТК, Zolik 2! Ko jūt, ko? Ja tu vēl nejūt, tu līdz jutīs, jo aiziet! Lai arī kas tu esi, tu nāc... Tu minēji, ka iznāk rajons. Šodien mēs esam tur, kur arī ir īstais rajons. Šis nav Zolik 2, tava daļa notiek šeit, tavā īstajā pagalmā. Sadzināmies te mašīnas. Ko tu atceries no tā, kā jūs to klipu mocāt vaļā un filmējāt? Es atceros, kad atbraucam, bija sniegs laikam tajā dienā diezgan stipri izkrits. Es ar Igoru Lingu sazvanījos. Viņš arī teica, ka visi mēs jau braucam. Mums pat laikam pietrūka mašīnas, ar Igors Linga piedzina savu džipu arī, lai viss izskatās more impressive. Atceros, Džeki piebrauca visi brāņi ar mašīnām piebrauc strādā uz ielas. Es viņam teicu, jābrauc riekšā šeit, un tad mēs lēnām sākām likt tās mašīnas, kaut kādā meklējām kadrējumu un būtībā sākām filmēt. Un tā tas viss process notikās, jo tas viss sākās ar to, ka viens no tiem džekiem, kas šeit klipā filmējās, mums bija tāds džimbims, kur mēs taisījām hip-hop partijas iknedēļas. Viens no viņiem nāca pie mums, lai rapu skaldīja, tur freestyle un vienkārši kaut ko mauca. Un tad kaut kā es ar viņu aizrunājos un teicu, varbūt tev ir kaut kāda brāčkas un varbūt tu, kā saka krieviski, saka, paķaņišu visus savus džekus un tā arī notikās. Bija kāds kurios, ko tu atceries, kamēr jūs filmējāties? Kurios? Nu, pēc tam ir kaut kādi bijuši kurios, ka man kaut džeki pienāk, jo tur Igors Linga izmanto kaut kāds dokumentālās kadrus, laikam no kriminālām ziņām, un tad pēc tam džeki pienāk uz ielas un saka, kādā sakarā jūs ielikāt mani klipā, tur apmēram tādi, kas ir, ja tur no sērijas kaut kādas attiecības grib skaidrot, tad tagad, ziņā. Tas bija tāds viens, kas tur vēl tāds zīmīgs, tas pats kuriozākais, ka vienkārši tie vieni daži dokumentāli kadri, kur tas pie paša arī tā džimdim notiek, tie kautiņi, tie ir dokumentāli kadri, tas kaut kādi pienāca kaut kādi slāvu, laikam, valodīgi cilvēki, sāk kaut ko dirsties, un vienam džekim kaut kā netīšām kamera bija līdzi, un tieši to kameru spontāni ieslēdz un sāk filmēt, un tie kadri bija so rough, kad mēs arī pēc tam viņus ņēmām un izmantojām tajā klipā. Bet es pieļauju, ka tas bija laiks, kad daudziem patika parunāt. Es joprojām uzskatu vislielākajā grāvējā, jo tas arī aizgāja mainstream radiostaciju apritēs OZ, OLS tajā tituldziesmā. Tur tak ir par to, ka tev pienāk viens tips, un es tagad mēģinu no galvas to arī atcerēties, viņam ļoti gribas parunāt. Par to ir jāmaksā. Un tad ir Pārdaugā, nav spēks, tā ir vieta, no kurienes mēs nākam, un lai to saprast, jābūt apdāvināt. Šis teksts man tolaik likās, ka tas reāli ir ņemts no reālas situācijas, kas ir atgadījies. Tā arī bija? Jā, tā arī bija. Kāda bija tā saruna? Tas tāds true story šits, kur es atceros no balētas kaut kāds nāca no Nāpils vai no kurieni, Es biju ļoti arī atceros, tev esi spilgti apģērbs, man bija tāds kaut kāds spilgti zaļš apģērbs. Come on, Sam. No kurienes radās tas Pārdaugavas mīts tikai no rajona gabala? Jo savā ziņā bišķiņ jau bija sajūta, ka jūs tur mēģināt amerikāņu East Coast, West Coast stāstu spēlēt ārā. Nē, tu domā, tas konflikts, kas bija pēc tam sauc. Jā. Tas notiek, ka nē, tas rajonas vienkārši tika ierakstīts sociāls, teiksim, sāpīgās pamatnes treks, kas ļoti aizgāja un uzrunāja daudzas. Pateicoties arī noteikti arī Uģim Polim un Super FMX tajā laikā viņam palīdzēja tā triumfēt ar Igors Linga, kas filmēja klipu, viņš arī, protams, pēc tam viņu spēlēja diezgan aktīvi, bet es domāju, ka tā spēlēšanai jānotiek tomēr dabīgi, ja cilvēkiem patīk un viņi klausās, tomēr tas arī notiek dabīgi, tā kā tas nebija tāds, kas saka, uzspiests, jo tad arī skatījumi un klipam tāpat ir ļoti daudz pietiekami, bet pēc tam, tas ir tas pirmais moments, pēc tam otrais moments, kas konflikts, viņš jau dabīgi sanāca un tam tāds nekāds pamats, ka tur izkaust un tā tālāk nebija. Vienkārši bija, kā saka, jāgadgas azirēla krieviski sakot, tā kaut kā.